Vai jūs kādreiz esat dzirdējuši, ka lidmašīnas mēdz arī nokrist? Diezgan muļķīgs jautājums, vai ne? Mēs visi zinām, ka diemžēl aviokatastrofas notiek. Bet cilvēki taču turpina lidot, vai ne? Neskatoties uz to. Kāpēc es par to runāju? Šis ir ļoti konceptuāli līdzīgs jautājums par operāciju komplikācijām. Bieži vien man prasa pacienti, cik bīstama daktari ir operācija, kādas ir varbūtības, ka kaut kas var noiet greizi. Diemžēl vai par laimi tā ir taisnība, ka operācijas laikā patiešām ir vesela virkne lietu, kas var noiet greizi. Un daļa no tām lietām ir saistīts ar ārstu, ar to, kā viņš strādā, ko viņš izdara. Daļa no tām lietām nav ar ārstu saistīts, piemēram, tā ir individuāla pacienta jūtība uz kaut kādu medikamentu, ievadīto vai kaut kas tam līdzīgs. Tātad nevienmēr tā ir ārsta atbildība. Un šajā sarakstā, ko mēs pacientiem dodam, kur ir pirms operācijas minētas visas iespējamās komplikācijas, tur ir minētas komplikācijas, kuras ir atkarīgas gan no ārsta nav atkarīgas.